Добрый вечер, друзья. Утром латышское радио Латвийс радио 1 передало, что в Прекуле во время праздника полицейский пристрелил какого-то человека, учителя. Теперь вечером, вот сейчас мы увидим передача частного телевидения ТВ-3, якобы там другие сведения говорят, что после страшного удара этого полицейского по этому преподавателю искусств тот не смог выжить, прибыла скорая помощь, однако он был мертвый, так и остался мертвый. Посмотрим, что они тут скажут. Возможно, полицейские хотят покрыть своего товарища, не исключено. Valmierā, tuvojoties noslēgumam, aiz kultūras nama izcēlās pamatīgs kautiņš, kas vienam no iesaistītajiem beidzās ar nāvi. Nākamajā dienā pēc notikušā Latviju pāršalca ziņa, ka iespējamais slepkava varētu būt kāds policijas darbinieks. Šodien tas apstiprinājās un 24 gadus vecais vīrietis tika apcietināts. Plašāk par notikumiem Ikaru. Šos kautiņus starp vairākiem vīriešiem. Kamēr pūļa vidū notiek drūzmēšanās, viens no iesaistītiem kopš video sākuma nekustīgi guļars, taču policista sitiens skolotājam izrādījās nāvējošs. Cik es sapratu, nezinu, neko konkrēti nevar pateikt, es nezinu patiešām. Cik es zinu, tur kaut kas esot tas čāls ar gāzi, apjot vasaras gāzi, esot pūts, lai neviens nenāk klāt, un tad esot ātri, man liekas, ka bija. Viņi tur diezgan ilgi mēģināja tur atdzīvināt. Быстро приехали, но спасти не удалось. Умело нанес удар, или газом его отравил и ударил. Tieši uz šī stūra kultūras nama aizmugurē norisinājās asiņainais kautiņš. Neilgi pēc tam tepat blakus ieradās mediķu brigāde, kas par 59 gadus vecā vīrieša dzīvi. Gadus vecais policists vairāk nekā 2 promļu stiprā alkohola reibumā uzrīko nāvējošu kautiņu pilsētas svētkos, izpūš klātesošajiem gāzes baloniem. Пьяный, да? 2 промилле было у полицейского. Pēc brīža gan esot atgriezies un uzreiz aizturēts. Šī persona ir valsts policijas jaunākais inspektors alkohola reibumā, kurš atradās pasākumu vietā kā jaunākais inspektors reaģēšanas funkciju izpildē. Agrāk viņš mums nav bijis sodīts ne disciplināt, ne citādā veidā. Самое важное, видите, утром передали по новостям, что якобы стрелял, теперь другое. То есть распылил, чтобы толпа ушла, потом вернулся. Расследование покажет. Главное, чтобы не замяли это.